Tā es nokļuvu Masalacā. Jā, es esmu no Liepājas un es biju studējusi bakalaurā maģistrā Rīgā un man bija vēlme tā kā izvākties no Rīgas nedaudz ārā, bet, nu jā, pirmais gads, tāpēc līdz ar to man varbūt necik daudz ar klasvadības lietām un to, ka mācāmie priekšmeti un tam līdzīgi. Es vairāk cīnījos, man liekas, ar tiem dzīves apstākļiem un apkārti un sevi. Bet man iznāks atsauties nedaudz jau gan uz Jāni, gan uz Marku, un kas man patika viena lieta, protams, teiksim, es sākšu uzreiz no sevis un to, ko es esmu no misijas ieguvusi, un kāpēc man tiešām ir lepnums un prieks turpināt darbu skolā un šādi būt ļoti saistītā ar misiju arī, ka tur es apgūtu, tad es beidzot apzinātā veidā sapratu, kas ir tas, kā man patīk mācīties, ka iepriekš, tiksim, sežot lekcijās, un kaut kas tur interesē, kaut kas neinteresē, teiksim, aizbraucot semināros, piedaloties konferencēs, iesaistoties kaut kādos projektos, un tas tā kā vairāk uz tausti. Bet sežot tajās mācībās, man liekas, to Jānis tieši teica, jā, ka vairāk es vismaz priekš sevi sapratu, bet mēs katrs esam citādāks, un tas arī reiķināties, ka ieiet klasē, tie bērni arī ir katrs savādāks. Man tomēr uz to praktisko es esmu vairāk vērst, un man nepatīk, ja man stāsta, teiksim, nu, ir jādara tā, man vajag redzēt un pašai izdarīt un pārbaudīt, un tas ir tāds, es teikšu, lielākais iegūms, ka es priekš sevīm zinu, ja es kaut kur eju un kaut ko jaunu mācos, es varu nodefinēt, kas ir tas veids, kā es vislabāk varu iemācīties. Un misijā es atceros, pirmajā semestrī mums arī bija uzdevums, kur vajadzēja šo teorētisko daļu paņemt problēmu, kas ir, teiksim, par disleksiju ņēma pētīja, bet mēs arī praksē tur reāli ar klasē strādā ar tiem bērniem. Tev ir palīgs no misijas cilvēkiem, kam tu vari prasīt, teiksim, arī tad, ja viņi nav saskārušies, viņi uzreiz zina cilvēks, kas ir ārpus misijas, jo ir ļoti daudz arī tie paši universitāšu pasniedzēji, ar kuriem sastrādājas, un viņi ir tie, kas zina, pie kā griezties, vai kuru aizrakstīt, un vai piezvanīt, vai satikties ar cilvēkiem. Tas ir nenovērtējami. Tā ir tā viena lieta, teiksim, kas man ļoti svarīga arī, ko tad, kad ar kuratoru strādājām pirmos 2 gadus, ka, man liekas, vasaras beigās, pēc pirmajām mācībām prasa, kas ir tas, kādā veidā atgriezties to saiti sniegt, jeb, nu, atbrauc, teiksim, stundu vēro un kā beigās pateikt, nu, vai uzreiz tur liež un saka, viss bija baigi slikti, vai, teiksim, kā manā gadījumā, kā man patīk teikt, tas ir hamburgeru metode, pasaka, kas bija labi, un tad pasaka visu, kas ir jādara citādāk, un tad beigās, bet, nu, nebija jau tik slikti, un tas ir veids, kā es īstenībā arī tālāk cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, es saku, man neder, ka tu atnāc vienkārši pasaki visas sliktās lietas, man vajag šādā veidā, un tad mūsu sadarbība būs labāka. Un tas ir īstenībā pateicoties misijai. Es nezinu, varbūt kaut kādā veidā es būtu arī ārpus misijas nonākusi līdz tam, bet tad to es uzzināju šeit. Un tad vairāk jau runājot par to, ko skolā un ar skolēniem strādājot arī, teiksim, tieši pēc 2 gadiem, patiesībā mums pēc 2 gadiem ir ietekmes stāsti, ja? Ietekmes stāsti. Tos, man liekas, tīri brīnišķīgi, un tas ir tāds saviļņojums gan pašam, gan klausīties, ko kolēģi, nu, kas ir, teiksim, cieši strādājuši 2 gadus un ziņo, kas tur apakšā ir, klausīties un gatavoties un tam līdzīgi, bet tas vēl ir uz tādām ļoti svaigām emocijām. Tu pats beidz tos 2 gadus, tu domā, ko darīt tālāk. Arī tad, ja tu paliec, tas ir tāds ļoti liels lēmums, jo daudz kas mainās. Un tad rudenī pēkšņi arī pa universitāti tagad vairāk ņemoties, es sapratu, ka ir daudz tādas lietas, kas pēc pirmā semestra, piemēram, kā Jānim, vai pēc pirmā gada, kā Markam, likās ļoti, ļoti svarīgs, un tu esi tā izcīnījies mēnešiem, un tik daudz runājis ar kuratoru, un tad vēl no misijas, teiksim, mācības spēkiem, un kas tagad liekas, jā, bet tas es jau biju pilnīgi aizmirsts, un man viena no lietām, kas tiešām prasīja ļoti daudz spēka, bija skolēnus, teiksim, es sēdināju ne pēc viņu izvēles, un grupās liku sēdēt un strādāt ne pēc viņu izvēles. Un tas tādu rezonanci, es nezinu, vai tāpēc, ka Masalats vai nu, ka maza vieta, nu, ne kā tāda, bet ka reģions un attāli vai kaut kāda
nezinu, mentalitāti, tieši kādi apstākļi, bet, teiksim, bija līdz tādam līmenim, ne tikai bērni tiešām, ļoti, asi noraidīja un bija neiespējami kaut ko strādāt, bet nāca vecāki uz skolu pie vadības un sūdzējās, un mēs ļoti daudz runājām, un tagad es padomāju, vairs nav. Bērniem nav problēmu un jautājumu, un viņi sēž un strādā. Un kādreiz ir, jā, protams, nav ideālā pasaule, kāpēc man jāstrādā to, bet viņi jau zina manu atbildi, un viņi tik un tā sēž un strādā un mēģina, un es sapratu, ka tagad man tā ir ikdiena. Bet tas ir īstenībā tāds sasniegums. Citiem kolēģiem droši vien nav bijis tādā mērā jācīnās, bet man bija tāda lieta, un tajā brīdī, kad skolēni ir ar tevi vienā pusē, tad jau var vairāk, teiksim, mācīties, un viņi iegūst, un arī es iegūstu, ja mēs ļoti daudz īstenībā, es vismaz no skolēniem esmu mācījusies. Un tad otrs, ko Marks minēja, ir tās patstāvīgās mācīšanās prasmes, kas man, jo es sociālās zinības mācu angļu valodā mazāk, es to izmantoju, bet ir projekta metode, kurā tad viņi tiešām soli pa solim paši organizējot arī savu laiku lielā mērā, kas sākumā gan ir jāiemāca. Tas nav tā, ka pirmo projekta darbas tā arī iedevu, likās labi, šeit ir darbs, šeit ir gala termiņš un mēģina darīt. Tas viss nobruka. Un arī tas ir jāiemāca. Un tad mēs to darījām. Un tagad jau ir daudz vienkāršāk. Un tie darbi ir arī daudz jēgpilnāk. Viņi paši saprot. Viens piemērs, ko tikko noslēdzās projekta nedēļa arī, un mana klase, ne visa klase, viena grupiņa, veidoja, teiksim, Wikipēdijas rakstu. Un tur ir ļoti daudz lietas. Teiksim, viens aiziet tur uz tādu informāciju, viens sāraksta. Trešais tur vēl sēž un raksta tiešām, kā tur ir tajā šķirslē ar visiem tiem nezinu, viņi nevar sākt ar šiem programmēšanas, bet sarežģīti. Tad bija grupiņa, kas maketu, piemēram, skolas veidoja, kas arī viens aiziet nomēra, otrs krāso, trešais griež, un tā ir visa projekta metode, tad to visu samanģēt jums. Un tagad var iedot, tiksim, ir pirmdiena, ir ceturtdiena, jābūt noslēgumam, un tas viss tiek izdarīts, un arī prezentāciju uztaisīt, un tad vēl noprezentēt galā. Tas ir tā īsumā par tiem 2 gadiem, un 3. gadā tad es paliku, es izvēlējos, jo man bija jau uz misiju nākot doma, ka tie nav tikai 2 gadi, kā es vēlos skolā strādāt ilgāku laiku. Es ļoti labi atceros, ka Zana Oliņa uzdeva intervijā, es teicu 5 gadus. Tagad es nevaru atrast pamatojumu, bet es zinu, ka tas nebūs visu mūžu. To es vēl joprojām zinu. Bet kāpēc es Masalacā paliku, jo audzināmā klase man pieteicās 2. gada pusē. Un tad, protams, lai tas nebūtu tikai viens semestrs, kad es palieku, tad es arī izlēmu, ka es palieku vēl uz 2 gadiem, kad tas ir šis un nākošais gads Masalacā. Un, kā jau minēju iepriekš, tas ir pilnīgi atšķirīgi mācīt, teiksim, angļu valodu, mācīt jau sociālās zinības, jo tie ir diezgan atšķirīgi priekšmeti, un tad būt klases audzinātājiem. Un man vismaz pašlaik tā pieredze rāda, ka tas ir tas priekš manis kā teikt, visvairāk prieka dod, visvairāk bēdas noteikti arī dod, bet tāds vispiepildošākais darbs. Un pavisam citādāk savukārt ir no šī gada, tagad sanāk jau vairāk nekā semestri, es pulciņu vadu, lai kā vēsturniece es ieinteresējos Junior Achievement tajā skolēnu mācību uzņēmumos, un tad mēs darbojamies, un es pati arī ļoti daudz tur mācos, un ar mazajiem ir strādāšana, teiksim, mēs pat pagājušā piekdienā braucām uz Rēzekni, tas ir tāds pasākums, un tad viņiem runāt, pārunāt, kāpēc ko nenopirku, un kā runāties, un ar tiem cilvēkiem, ar žūriju, un es sapratu šodien, braucot savu garo ceļu uz sarunu klubu, ka tas savā ziņā ir kaut kāda 3. gads, man ir atgriešanās, tiksim,
es teikšu, pie saknēm, jo es iegāju skolā ar tādu sajūtu, es biju atgriezies tieši pēc gada no brīvprātīgā darba, ka, ja tu kaut ko tiešām dari, tad viss ir iespējams. Un problēma ir tā, ka daudz jau neko nedara, vienkārši sēž un gaida, un tas ir tas, ko es tiešām vēlos iedot saviem bērniem. Teiksim, es arī braucu šonadēļ ēnot, un es ar bērniem jau no janvāra sākuma runāju, un ļoti daudz es zinu, man ir prieks trešdien ēnot, un man ir tiešām sajūta, ka šādā veidā, gan rādot personīgo piemēru, gan dodot viņiem šīs iespējas un pamudinājumus, ka ja viņi darīs, un tajā brīdī jau vienalga, ko viņi izvēlās, teiksim, neatkarīgi, kas man pašam, kā cilvēkiem jau varbūt tuvākais, bet tieši darot, viņi var noteikt to savu nākotni.